Čau atkal! Šodien es gribētu nedaudz aizskart tēmu par šķiršanos, tādus, bišķiņ tādu, ko aizdomāties, un par lejasdaļas kaitēm. Kas principā ir šķiršanās? Šķiršanās ir cīņas veids par brīvību laulāto starpā. Cīņas būtība ir atbrīvoties no ienīstamā, tā teikt, paverdzinātāja, un katrai kaujai ir atšķirīgas īpatnības. Vieni taisnīgā īpašuma sadalas vārdā sazāģēs mēbeles uz pusēm, galvenais, lai otram nekas netiktu, vai tiktu pēc iespējas mazāk. Citi nesas uz visām pusēm tādā ātrumā, ka viņu lietas izvazā citi, jo viņam vairs nav pa spēkam palikt kopā lieku sekundi. Neatkarīgi no pazīmēm visām kaujām būtība ir iznīcināšana. Visvairāk šajā kaujas laukā tieši bērns, kas pakļūst zem tanka kāpurķēdēm, kas drāžas kaujā no abām karojošām pusēm. Šie vecāki, kas cīnās brīvības vārdā, principā par bērnu nedomā un ne par ko netur. Vai arī uzskata bērnu par tik lielu vērtību, ka pieskaita pārējām trofejām un dārgumiem un paņem līdzi to, lai pretiniekam vairs nekad nerādītu un lai pēc iespējas vairāk ierieptu. Bieži vecāku kopdzīve ir nebeidzams cīniņš. Daudzi kopā dzīvo tikai tāpēc, ka ir jau kaut kā jādzīvo un tāpēc, ka baida izšķirošais solis, tā teiksim, kauja. Un tad pieaug bezpalīdzība, pazemotība, cietsirdība, un šie cilvēki gaida, lai kāds sakārto viņu dzīvi, viņu vietā. Pie attiecībām ir visu laiku jāstrādā. Tāpat kā pie savas attīstības, nekas netiks pasniegts uz paplātes, bet ja apnīk cīnīties par attiecībām un saprot, ka viss jābeidz, tad jāsaņemas un maksimāli, cik vien tas pēc apstākļiem ir iespējams, jācenšas izšķirties civilizēti un maksimāli saudzējot bērnus. Jo daudzi vecāki bērniem neko nepaskaidro vai paskaidro aplami, kāpēc teiksim, tāda situācija ir radusies un kāpēc tas tā ir jādara. Bet bērns varbūt savā galviņā var iedomāties, ka viņš pie kaut kā ir vainīgs, tāpēc runāsim vairāk ar saviem bērniem un piedomāsim kaut drusciņu būt tādās situācijās. Principā sieviete vēlas valdīt, bet neapjēdz, ka viņa tam nav radīta. Viņa ir radīta, lai vadītu valdnieku. Ja sievietei rokās iedod valdības grožus, tajā brīdī sākas patvaļības un sākas viņas iznīcināšana. Cilvēks, kas sevi pazudina, ir kā slīcējs, kam no bailēm ir krampi, un tā vietā, lai kaut vai pēdējā brīdī iemācītos peldēt, viņš sev principā velk līdzi arī otru. Ja vīrieši iemācītos atbrīvoties no bailēm, tad sieviešu dzimums viņiem nevarētu uzspiest savas aplamās vēlmes un pasaule padruskai atgrieztos līdzsvarām. Ja jums ir rūgta pieredze ar vīriešiem, tad pamēģiniet iedziļināties, kāpēc. Kāda bija attieksme pret vīriešu dzimumu pirms šī notikuma? Kāda bija jūsu mātes attieksme pret vīriešu dzimumu? No kurienes tas viss ir radies? Var vēl tikai pieminēt, ka mīlestība un gulta nav viens un tas pats. Tās ir divas pilnībā atšķirīgas lietas. Ja dvēsele augst mīlestību, to dodas meklēt gultā, jo cilvēki savās bailēs savādāk nemāk. Vai no kopības gultā var iznākt mīlestība, tas ir, es domāju, atsevišķi izskatāms jautājums. Jo es domāju, ja divu cilvēku starpā ir sapratne un mīlestība, tad gulta ir tāds kā papildinājums. Bet, ja cilvēki dzīvo kā suns ar kaķi un domā, ka gultā izlīgs un tā ir mīlestība, kaut kā šaubos.
Arī rupja dzīvnieciska kaisle nav īsta mīlestība. Tās ir dusmas uz pretējo dzimumu. Tādi partneri ar tādu zvērīgu kaisli ātri pārsātinās, turklāt ilgi to izturēt nevar. Cilvēks taču meklē mīlestību. Gribētos piebilst, ka ir cilvēki, kuri tā arī skrien no vienas kaislas uz nākamo un izdomā visu kaut ko tā kā jaunu, lai tikai sevi apmānītu, ka tieši tāda kaisla ir mīlestība. Bet citiem sarūktinājums padziļinās, prasības pieaug, un citreiz tas var pāraukt varmācībā. Un ir noziegumi, kuru apbrīnojamo dzīvnieciskumu, domāju, spēja izdomāt tikai cilvēka smadzenes. Senajos laikos divkaujas notika pēc godīgiem noteikumiem, bet mūsdienās tas viss ir saputrojies un noteikumi ir kardināli izkropļoti. Ķermeņa lejas daļa beidzas ar kājām. Kājas pauž visa veida dzīves virzību. Kāju pēdas rāda tā kā ikdienas sīkās ekonomiskās problēmas, kā arī sieviešu ikdienišķās ekonomiskās problēmas. Slimas pēdas liecina, ka cilvēks ir dusmīgs pārmērīgi daudzo ikdienas darīšanu dēļ. Deformētas pēdas nozīmē, ka cilvēks ikdienas darbiņus redz kā greizā spogulī. Tas ir nepareizi novērtē. Bieži kāju pēdas piepamst, pat tas var būt arī bez saprotama iemesla. Pietūkumu ejot, jūs varat nepamanīt, bet sēžot pie galda darba dienas beigās, kāju vietā jūtami, teiksim, koka klucīši. Kāpēc? Tāpēc, kā skumjas, kas saistās ar ikdienas problēmām, krājas pēdās. Ja cilvēks nemitīgi kustas, viņam nav laika tādām kā skumjām pārdomām, bet ja tu sēdi, rokas strādā, taču galvā lien visādas sasāpējušās domas, tās izraisa skumjas. Tas nozīmē, ka jūs savas skumjas neesat izskaudis tad, kad atlaidīsiet skumjas brīvībā, tad turpmāk darot darbus priecāsieties. Ja jūs prasīsiet, kā lai nedusmojas par šīm ikdienas problēmām, tad padomājiet, vai jums dusmas kādreiz ir palīdzējušas? Domāju, ka nē. Vismaz man ritīgi nekad. Ar dusmām var tikai iebraukt vēl dziļākās auzās. Un ja jūs domājat, ka bez dusmām jūs nevarēsiet sadot pretiniekam, tad es droši varu pateikt, ka tieši ar vēsu prātu un bez dusmām jūs ne tikai varēsiet iestāties par sevi un citiem, bet arī gūt panākumus. Jūs varēsiet kontrolēt situāciju, skaidri domāt un nevienu neapvainot. Nebūs karavīgās nostājas, bet būs draudzīga tikšanās ar panākumiem. Iegurņa stāvoklis. Iegurņa stāvoklis liecina, ka cilvēks izturas pret vīrieti un vīriešu dzimumu. Tiem, kam iegurnis ir deformēts, nozīmē, ka šī cilvēka attieksme pret lieliem vīrišķīgajiem plāniem un darbiem ir šķīva, izkropļota un deformēta. Mazajā iegurnī atrodas acīm neredzami orgāni, kuru saslimšana liecina, ka cilvēkam ir lieli un svarīgi plāni, kurus īstenot viņam nav pa spēkam. Lielais iegurnis tas vienmēr ir vīrišķais. Lielas ekonomiskas problēmas vienmēr kārto vīrieši. Sievietes, kas neprot atbrīvot savas bailes vai neusticību attiecībā uz vīriešu ekonomiskām spējām, ar savām bailēm vīrietim atņem spēku. Vīrietis nedrāžas pa galvu, pa kaklu, lai pēc tam domātu, viņš grib vispirms padomāt un tad steigties, ja vajadzēs. Citas sievietes neļauj vīrietim ķerties ne pie viena darba, labāk es pati visu izdarīšu. Un tad pienāk brīdis, kad ķermenis saka, viss, stop, pietiek. Ja? Tagad tu esi slima un izlabo savu kļūdu.
Lai gan mēs arī labi zinām, ka sieviete spēj paveikt vīriešu darbus ļoti daudzās jomās, bet viņas nekad to nepaveiks tā, kā vajadzēs. Tomēr vīrietim tas sanāks labāk. Var iesist naglu sienā, bet drošāk un labāk, ja to darīs vīrs, un sieviete viņu vienkārši atbalstīs. Ja sieviete savā nepacietībā ķeras pie vīrieša darbiem, viņa varētu teikt, ka vīrieti pazemo. Vīrietis varētu atriepties ar spēku pēc kaut kādām situācijām, un citi tā arī dara, bet citiem inteliģence neļauj to darīt. Vīrieši, kuri kopē savas sievas par iejaukšanos vīriešu darīšanās, nesaslimst un nepiesaista karmisko parādu, jo muļķus sodījuši muļķiem saprotamā valodā. Tā rīkosies primitīvs vīrietis. Sievišķības un mātišķuma orgāni ir dzemde. Ja sieviete uzskata, ka sievišķais viņā ir ķermenis un pieprasa, lai vīrs un bērni viņu mīl un ciena, jācieš būs sievietes dzemdei, jo viņa pieprasa sava ķermeņa kultu. Viņa noteikti jūt, ka viņu neciena, nemīl un nepamana. Sieva, kas uzskata, ka viņai ir jāmīl laulātā pienākuma dēļ, seks ar vīru izrādīsies rutinēta, sevis tāda kā ziedošana, šādi vienkārši atstrādā sievas pienākumu. Izeja tika rasta, izdomājot civilu laulību. Precēta sieva vismaz atklāti pauž savu neapmierinātību vīram, bērniem, bet gultā atstrādā apnicīgo pienākumu. Bet civila laulībā tas jau ir teātris, kurā maskēta aktieru spēle agri vai vēlu parādās arī uz āru. Civila laulība tā ir, nosauksim to par mukšanu, lai nevajadzētu dot, mukšana, lai saņemtu. Vēl nopietnāka mukšanas forma ir vientulība. Visapkārt mutuļojušie dzīvie neļauj dzīvot savrupi, ja vien neesi miljonārs, kas var nopirkt villu augstu kaut kādos kalnos, lai tā noslēptos. Var jau darīt visu kaut ko, bet no domām nekur neaizmuksim. Un domas iedarbojas kā prasīgs skolotājs un izraisa vienādas slimības līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Saniknošanās, nocietināšanās nozīmē nelabvēlību. Zelta vidusceļš slēpjas līdzsvarotībā, kas pati par sevi ir dzīves virzība ar minimālu svārstību. Līdzsvars pats no sevis nerodas, tas katram jāsasniedz patstāvīgi. Ceļi pauž principus, saskaņā ar kuriem notiek virzīšanās pa dzīvi. Ceļi rāda, ar kādām jūtām mēs soļojam pa dzīvi uz priekšu. Miermīlīgam, draudzīgam un līdzsvarotam cilvēkam ceļi ir veseli. Cilvēks, kas dodas uz priekšu cīnoties un mānot, ceļi ir sasisti. Cilvēks, kurš cenšas dzīvi pārspēt viltībā, tiek bojāti meniski. Cilvēki, kas iet piespiedu kārtā, tam ceļi saslimst. No skumjām neveiksmes dēļ celī veidojas ūdens. No skumjām, ko izraisa atriebība, celī uzkrājas asinis. Apakšstilbi mums parāda, kā mēs realizējam virzību pa dzīvi. Tie liecina, ka mēs baļpilnās vēlmēs palielinām savu ātrumu, turklāt tā, ka ikrus savalk krampjos. Ja dusmojamies uz sieviešu gausumu, tiek sarauts ikru muskulis. Ja dusmojamies uz vīriešu gausumu, lūst apakšstilba kauls. Ja jūtamies pazemoti pārlieku lēnās virzības dēļ, sākas iekaisums. Ar gribu ir saistītas arī vēnu un artēriju slimības. Tas ir, ja saimniecības darīšanās notiek pārsitieni un cilvēks vaino
vai vīrieti vai sievieti. Potītes locītavas atbilst cilvēka vēlmēm plātīties ar saviem panākumiem, sasniegumiem, piemēram, kreisās potītes locītava pietūkst. Tas liecina, ka cilvēks jūtas sarūktināts, ja nevar palielīties ar vīra vai vīrieša sasniegumiem. Labās potītes locītava pietūkst un rāda to pašu attiecībā uz sievieti. Visi garie kauli simboliski iemieso visu cilvēka ķermeni. Tas ir jebkurš garais kauls, ietver sevī pilnīgu informāciju par cilvēka ķermeni. Gūžas kaulam ir galviņa un ir kakliņš. Kāda ir cilvēka galva? Tāda ir viņa gūžas kaula galviņa. Mūsu galvu daba ir izveidojusi ļoti saprātīgi, bet ja mēs nepareizi izturamies pret saprātīgumu un apdomīgumu, tad tas arī ietekmēs gūžas kaula galviņu. Atšķirība ir tikai, ja galva nozīmē domāšanu vispār, tad gūžas kaula galviņa pauž attieksmi pret lieliem, jeb vīrišķīgiem saimnieciskiem plāniem. Ja jūs kustoties, jūtat traucējumus gūžas locītavās, tad jūsu ķermenis saka, ka jūs liekat šķēršļus vīriešu dzimumu saimniecības vadīšanā vai uzskatāt vīriešu dzimumu par traucēkli saimnieciskajā dzīvē. Jo spēcīgāk jūs tam pretojaties, jo nekustīgāka kļūst locītava. Ja jūsu viedoklis ir galīgs un neapstrīdams, arī locītava ir pārkaulojusies. Fiziski jums palīdzēs ķirurgs un ieliks jums mākslīgo locītavu, tad varēsiet turpināt vaimanāt par vīriešu dzimumu, līdz atnāks lielāka bēda, kas liks jums koncentrēt visu vērtību uz savu personu. Ja jūs jūtat sāpes locītavās vai gūžu locītavās, tā ir jūsu cietsirdība, ko esat pievienojis savai smagajai artilērijai. Ko nevar panākt pretojoties, to var panākt ar cietsirdību. Sāpes vienmēr ir cietsirdība. Vairāku locītavu saslimšanu sauc par reumatismu vai reumatīdu artrītu. Locītavu reumatisms izraisa gan sāpes, gan arī locītavu pārkaulošanos. Pirms tam tas iznīcina kaulu locītavu virspusi, izgraužot līdz caurumiem, un kauls var piepešķi pats no sevis salūst. Tādā gadījumā, ņemot vērā jūsu attieksmi pret vīriešu dzimumu, var paanalizēt slimības tādu gaitu. Skatoties manus video, katrā var dzirdēt par kaut kādām slimībām un aptuvenu skaidrojumu, ar ko tas ir saistīts. Bet es domāju, ka arī kaut kādu video es uzfilmēšu jau ar sīkāku skaidrojumu par ķermeņa un orgānu atrašanos ķermenī, par ko šīs ķermeņa daļas ir atbildīgas. Un, ja jums sāp tieši kaut kāda konkrētā vieta, tad pēc tā visa jums būtu vieglāk saprast, kā to visu analizēt. Tā kā, šoreiz viss. Tiekamies, lai jauka diena!